Tu nekad nezinās, ko tu īsti dzīvē gribi, ja tev nebūs iekšējā vērtība. Un pirms es darīju terapiju, man iekšējā vērtība bija 0. Es vienmēr zinos pēc citu cilvēku atzinības. Un tad man likās, ka es gribu to, tad man likās, ka es gribu to. Es tur sev it kā pārliecināju dažādos dzīves momentos, kad es ar to nodarbošos, ar šito, jā. Tur biznesiņu sākšu pirms gada vairāk, jā. Bet finālā vienalga, kā es saņemos, vienalga, kā es sevi uzmotivēju, uzkačāju, uzpumpēju, tas noplok. Un tad tu atkal esi kā apmūsis mazs bērns. Un tas tā arī ir, tas iekšējais tavs bērns, kas nav izdziedināts. Viņš arī vienmēr būs apmūsis, viņš nezinās, ko viņš grib, un viņš ir jāizdziedē. Un tikai tad, kad tas process notiek, un tu sāc lēnām izdziedināties, tu pēkšņi sāc redzēt un just pa īstam dzīvē, ko tu gribi, kas patiešām rezonē ar sevi. Un es tagad personīgi esmu atradis terapiju kā lietu, kas visvairāk rezonē ar manīm, un es mācos būt terapeits un dziedināt citus, bet tikpat labi es varēju atklāt, ka es vēlos, piemēram, nodarboties ar mākslu, vai vēlos kļūt uzņēmējs un sākt kaut kādu veikalu, vai tam līdzīgi. Katram jau ir sava tā lieta, kas ar viņu rezonēs visvairāk, jā? Bet prikols tāds, kad nekāda motivācija vai cenšanās kaut ko sevi pārliecināt, es tur tagad būšu tas vai šitas, tev nepalīdzēs atrast to, kas patiešām tu gribi būt un ko tu meklē, jo tu to nezināsi, vienkārši nezināsi. Tāpat kā mazs bērns, viņš nezina, kas īsti viņš ir un ko viņš grib, viņš tikai meklējas, jā? Un tā tas arī notiek dzīvē.